Jā, nu šitie ir jaunie pantēri, termotēmekļi, ar ko viņi inovatīvi. Tas, ka viņam tonītī paslēpt šeit te attālu mērītājs, tā ir interesantā lieta. Nu, mēs spīdzinām vismazāko ar 25. lēcu. Un, iedomājies, 300 metros es tev pateikšu, kad es, teiksim, kuili mierīgi var nomedīt. Protams, kad 25. lēcis tev nesniedz tādu detalizētu bildi, bet, teiksim, tu briežu siluetu saproti, buka siluetu saproti, un arī meža cūkas. Nu, protams, pērnais sivēns jau izskatās tā kā vairāk tāds akmentiņš, ja? Kuilis ir gar zemi. Tā kā, iedomājies, tikai 1000 eiro. Ņemot vērā to, ka šeit ir attālu mērītājs, tas ir baliskais kalkulators, un 300 metros ir labs atbalsts, mierīgi var nomedīt. Pārsteidzoši, jā. Nu jā, pats galvenais, kas ir pardam tāda deficīta piegarša, cik mums zinām šajā gadā. Lai viņus dabūtu šogad, ir jāiestājās rindā un bišķi jāpierezervē, jo viņu kvotu skaits ir ierobežots pa valstīm, cik mums ir informācija. Tā kā ļoti iespējams, ka visiem nepietiks. Tā kā, ja tu vēlies jau šajā vasarā sargāt labību un rudenī forši pamedīt, piesakies premioptikas.lv, iestājies rindā un tu būsi viens no pirmajiem pār pantēru termotēmekļiem ar tādu inovāciju, it kā sīkums, bet šeit attālu mērītājs. Wow, tas gan ir forši.